Tā, 4. bonus uzdevums. Mēģināsim nošaut 3 zaķus vienā piegājienā. Tātad, uzdevumi. Pirmais. Create a new deployment called Nginx, deploy with image, Nginx, and to replica. Nu, easy, vai ne? There are 2 nodes in cluster. Please make sure no pod will get deployed on the node 01. Ok, ejam pirmkārt paskatīties, kas tad notiek ar nodēm. Ok, get nodes. Mums ir control planes, mums ir node 01. Tātad sāksim domāt par šo te deployment. Ok, create deployment ar nosaukumu Nginx deploy, copy, paste ar image Nginx 1.16, copy, paste un ar 2 replikām. Replika 2. Tālāk mums vajag kaut kā panākt, ka uz worker nodes, uz node 01, tās netiek palaists. Ir ļoti tāds quick un almost dirty approach vienu nodi atslēgt no schedulēšanas. Precīzāk uzlikt tai taint, iezīmēt to, ka uz tās nedrīkst schedulēt podus. Mums ir tam Mums ir tam komanda, pagaidām es šo te, tā teikt, piesaivoju, vēlāk to vajadzēs, bet līdzīgi kā upgradeojot klāsterus, tieši tāpat varam darīt arī šeit. Izslēgt, atvienot nodi k, cordon, un tad mums vajag, kur ir node 01. Jā. Ok. Tagad uz šīs nodas vajadzētu parādīties speciālam taintam. Pamēģinam k describe node 1 un meklējam grep vi taint. Lūk, šāds taints. No schedule. Tādā veidā tam vajadzētu strādāt. Ok. Tagad ejam atpakaļ. Lūk, ir mūsu komanda. Palaižam. Replikā. Droši vien, ka replikās. Jā. Skatāmies, kas notiek. K get pods. Pending. Šis ir killer koda environments. Es nebūtu pārsteigts, ja šis environments ir kaut kā konfigurēts, lai uz control plane nodes nevarētu palaist nekādus podus. Es to vienkārši nezinu. Pending. Jo kāpēc paskatīsimies, kas notiekās ar describe nodes, node 01, paņemam šo te control plane. Control plane rekā. Arī uz control plane ir šis te taints, tātad, protams, ka mums nekas nestrādās. Ko? Nav tā, ka node būtu atvienota, vai ne? Bet jo kāpēc pamēģinam, kas notiks? K on cordon node. Nevajag te node, te uzreiz control plane. Varbūt nostrādā.
Aha, already uncordoned. Tātad noda ir pilnā pie darbībā, tā teikt, bet uz tās ir šis te teints. Tad, ko mēs varētu? Mēs varētu pamēģināt atslēgt, noņemt šo te teintu. K, teint no nodas control plane un mēģināsim tūlīt saprast precīzu sintaksi. No name key 1, value 1. Tātad key 1 mums ir šis te, droši vien, ka ir key, un šis te varētu būt value, vai ne? Rakstam to iekšā, un lai noņemtu teintu vai labelu, nevis lai uzlikt, bet lai noņemtu, vajadzētu nostrādāt, ja beigās uzrakstā dash. Tā, key 1 un pēc tam teint effect. Nu, joku pēc pamēģināsim, bet izskatās, ka tas key 1 tomēr trūkst. Ok, untainted. Paskatāmies, vai tas nostrādāja. Nav teintu control plane nodei vairāk. Skatāmies, kas notiek ar podiem. Ok, get pods. Running. Un kur running? Tātad palaižam wide, platu outputu, kurš mums rāda node control plane. Ļoti labi. Tātad uzdevums ir izpildīts, vai ne? Tas ir kārtībā. Tālāk. Check to see how many nodes are ready, not including nodes tainted, no schedule, and write the number to file txt. Tātad mums vajag nodas, kuras ir gatavas un nav teintotas. Un to vajag ierakstīt file txt. Ok, tātad mums vajag kaut kā saskaitīt šīs te nodes. Sāksim ar tātad k get nodes. Kā mēs teintu dabūsim no tām nodēm ārā? K get nodes scheduling. Ja pamēģināsim wide, ko mums iedod, nepareiz sintakse. Tā mums ir scheduling disabled. Ok, vispār jau teintam kā tādam mēs varam strādāt ar šo pašu vārdu droši vien. Not included, nodes tainted, no schedule. Tas nebūs īsti korekti. Ok. Protams, varētu pamēģināt, kas notiks ar get nodes of JSON un tad grep taint. Mēs iegūstam nevienu teintu. Laikam jau mums tomēr viss nodes node info, bet ja neviena teinta, tad laikam jau tas nestrādā. Mums vajadzētu get, varbūt pamēģinam describe un paskatāmies, vai šādi to. Aha, jā. Tātad abas nodas tiek
nolasīt dziļāk informāciju. Viena ir none, no taints, otra ir no schedule. Bet tas jau ir divi, bet mums vajadzētu to kaut kā automātiski saskaitīt. Priekš tam ir šī te komanda W, V un C -L. Iegūstam divi, bet mums vajag bez no scheduled tainted nodes, vai ne? Un priekš tam grep -v no schedule. Tātad atskaitot, excluding no schedule vārdu. Mēs iegūstam viens. Brīnišķīgi. Un beigās to visu vajagot ierakstīt failā. Tātad, kur ir tas fails? File.txt. Ok. Good enough. Paste. Un pārbaudām, ka tas tiešām ierakstījās. Viennieks. Tas ir pareizi. Ok. Tālāk. Revert any changes that you did in cluster. Masteras atstāšu kā ir, jo tas bija fix priekš killer code specifically, bet mums vajag atbrīvot get nodes. Mums vajag atbrīvot node 01, tātad, ko mēs darām? Mēs sakam uncorden node 01. Darīts. Tātad tagad abām ir jābūt vienkārši ready. Varam pārbaudīt taintus, nerakstīt failā, vienkārši pārbaudīt. Jā, tātad divas ir bez no schedule tainta. Un tagad skatāmies, kas notiek ar podiem. Get pods. Tā kā podi ir veiksmīgi jau uzstartēti, tad nav nekāda pamata tagad klāsterim tos kaut kur pārskedžulēt, vai ne? Tā pašā laikā, tas ir druska quick and dirty approach, jo pie kaut kādām klāsteru izmaiņām, protams, ka tie podi beigās ieņems, tā teikt, brīvās nodes pie kaut kāda reschedulinga un whatnot, lai pierādītu, ka tiešām te viss ir uz master nodēm, jā, lūks control plane. Ok. Tātad tik tālu ir izpildīts. Trešais uzdevums. Can you force the opposite behavior of pod scheduling? Deploy pods only to the tainted node. Tātad otrādi. Vai ne? Sāksim ar to, ka delete deployment. Kāds var bija nosaukums Nginx deploy. Sāksim ar to, ka izdzēšam šīs te nodes. Get pods, jā. Tātad podu mums vairs nav. Tagad, lai mēs varētu runāt par opposite behavior, droši vien, ka mums vajag vispirms taintot nodi. Protams, ka šis te tālāk nestrādās pie cordoned nodas, jo tad noda ir atvienota. That's it. Bet, ja mums ir uzliksim atpakaļ taintu, kuru noņēmām no control plane un uzliksim to uz node 01. Nē, uzliksim atpakaļ control plane'am, vai ne? Ok, that doesn't prove the point. No, it does. Tātad uzliksim atpakaļ control plane'am taintu, kuru noņēmām. Taint. Control plane, nē, droši vien, ka vispirms vajag node, tad control plane. Es ceru, ka es vēl atradīšu to. Kur šis te bija tas taints. Šādi. Copy. Vai nebija vēl kaut kas jāpalaiž?
pārbaudīšu ātri. Vispār jau es varēju vienkārši aiziet atpakaļ. Tā arī darīšu to piesēvoju. Kur ir tā komanda, ar kur es noņēmu, jo tieši ar to pašu būtu jāspēj uzlikt atpakaļ. Lūk, uzliksim šo pašu taintu atpakaļ. Tainted. Get taints. Tā nestrādā? Ok, nē, nestrādā. Pārbaudam, ka describe nodes. Lai jau iet. Grab taint. Mēs redzam, ka vienai nodei ir. Droši vien, ka būtu tomēr labāk zināt, ka tas ir control plane nodei. Jā, viss kārtībā. Tagad deployments. Tātad. Nu, droši vien sāksim deployment no nulles. Tātad create deployment ar nosaukumu nginx deploy ar image nginx 1.16 jā, ar replikas 2. Vairāk mēs par šo neko nezinām. Un mums ir kaut kā, tur vajag nav informācijas, mums ir kaut kā jāpanāk, lai tagad pie tainted control plane nodes šie abi podi palaižās tieši uz control plane nodes, opposite behavior, skaidrs, ja? To no command line nevarēs izdarīt, tāpēc daisam dry run client YAML, ieliekam to 26.4 YAML failā. Tālāk labojam šo te failu. Tātad no manifesta, no deklaratīvā approacha mums šis ir jāizdara. Dzēšam ārā to, ko mums nevajag. Replikas, match labels, strategy, template, creation timestamp, resources, status. Tā. Un tad mums kaut kā ir jānorāda, ka meklēt tieši to taintu. Un to, kaut arī tas taints it kā nozīmē neskedžulēt podus uz šīs te nodas, vai ne? Priekš tām ir tā saucamie tolerations. Meklējam rokā. Tātad node tolerations, kaut ko tādu pameklējam. Taints and tolerations. Ņemam ciet. Mums interesē, jau lūk, te ir jau paskaidrots. Tātad, lūk ir tas, ko mēs tikko izdarījām. kubectl, taint nodes, control plane, key 1 es gan nenorādīju, bet gan jau, ka tā nav pasaules problēma. Jā, bez šīs te zīmītes, bet sapratāt ideju. Tālāk. You specify toleration for a pod in a pod spec. Both of the following tolerations match the taint created by taint line. Nu, lūk, tātad mums podā spekam ir jāpievieno šī te tolerācija. Var lietot equal ar kādu konkrētu value, var lietot vienkārši exists